Savarbībā ar William Hill. Seksi kā biatlons, ja pirmo netrāpa ātrumam nav nozīmes. Pareizi! Rīga dim! Andri, tev patīk kabats biljards? Ļoti. Šobrīd ar to nodarbojos. Es saprotu, Andri skaidrā, tas ir labi. Esiet sveicināti visi ģenerāļi Buļu un Buļa Naglu skatītāji. Skaidri. Ģenerāļa un Buļa. Nu labi, tu Buls neesi. 229. pārraide mums, Andri, un es pirmo reizi vadīšu. Apsveicu tevi, apsveicu skatītājs. Tu šodien esi kalnos, smukā vietā. Un pasaka, ko tu tur dari? Jā, mēs ar mūsu izcilo kolēģi Gintu Grāvu, mums ir Grābulis 18. novembrī, proti vakardien mēs uzstājamies latviešiem Šveicē. Sveiciens arī Harijam Vītoliņam, viņš skatās, jo viņam bija jābūt, bet daži, mazu sīkumu dēļ nesatikāmies, bet sējai dēls bija. Tā kā trims latvieši Šveicē bija atnākuši uz koncertu un nepaspēja atpakaļ tikt, un tāpēc šodien ieraksts ir mums no Šveices kalniem, kaut kur fonā, kur ir kalni. Vai, laimīgais, tev gaiss ar citādāks, jā, skābekli ar dabūzi. Kādu vecāķu nūdis pludmale. Sākam mēs ar... Man jau vislabāk patīk tā. Mēs sākam ar zelta naglu. Nē, mēs nesāksim ar zelta naglu. Atvainojiet. Tā, ar pēdējo naglu. Latvija, Horvātija. 0-2, skatītāji pilni tribīns, spēle ļoti švaka. Horvātiem nebija labākais sastāvs, un galvenā intriga, zin, kāda bija, ka es ierakstīju, kad Twitterī, es tā pa jokam ierakstīju, ka nav ko 18. novembrī Latvija futbolu spēlēt. Tā viss tā futbola šļurma, tā šļurma vienkārši bruka virsū. Mani draugi Šveicē, kuri arī skatījās spēli, teica, ka, kā īsti latvieši, labāk 0-7 nekā 0-2, jo bija valsts svētki, bet, pariecāsimies par 0-2 arī. Skaidrs ir viens, kad vairāk, tās oficiālās spēles būs tagad ar Poliju. Starp citu, diezgan liela vārīšanās ir, baigi interesanti, Andris, gribētu zināt arī tavu viedokli, pietiek jau, ka es izsaku savu, kad spēlētāji it kā ir Daiņu pusē, spēlētāji, bet visi tā žurnaļūgas un visi tie, ka nemīl neviens Daini, ja? Un viņi te katrā tvītā uzskata, tinies prom no tā futbola, tu aizies un tu viņi sāksies zelta laika. Ko tu teiksi par visu? Es domāju, ka ap Daini jautājumu būs daudz, jo te jau tiek visādi spekulācijas par Daini nākotni pie Latvijas futbola. Nē, tas nav, to jau viņš pateica, ka nē. Jā, tāpēc es nezinu, tad teikšu tā, dodiet nākamo treneru un arī to mēs pakārsim. Ko var pateikt? Tas ir tas, ko es saku. Labāk mūsējais, tad, zin kā, mūsējo jau vieglāk ir lamāt vienu iemeslu pēc, tāpēc, ka viņš dzird it kā. Tas ārzemnieks jau Latvijas presi nelasīs. Viņam vienalga. Te jau ir tas stāsts, ka mēs arī gribam Latvijas futbolam Bjanki un Hariju Vītoliņu, bet futbolu māk spēlēt visā pasaulē. Dodiet Latvijas izlasē jaunu treneri. Mums būs ko teikt. Tāpēc es kā futbola nespēlētājs, man ir grūti pateikt, tāpēc, ka futbolisti arī nav muļķi. Ja viņi spēlējuši, viņi Dāņu pusē, kaut kāds noslēpums tur ir. Ejam tālāk. Ko, Andri, tu zini, kas ir dzelzs naglā, bobslejs sāk, un vēl viena maz tēmiņa būs klāt. Cipuls uzreiz 4. Jā, it kā nav. Ekmans tur sūdzās par to, ka vispār Zintim ir uz ko teikt. Redzēt, paskatieties, mūsējies slīd labi. Jā, mūsējiem slīd labi, kā vienmēr. Bet šī kontekstā es gribētu pateikt, ka Zviedri ir pieteikušies 2030. gada olimpiskajām spēlēm. Un arī mūsējā vadība arī izskat šādu jautājumu pieteikties. Ko tu teiksi? 50, man ir viena... 8 miljoni. Te jau kaut kur es palasīju, ka tas ir tikai šobrīd.
un 30 vai kurā gadā, kad reāli to vajadzēs, es domāju, ka tie būs visi 120 miljoni. Tā kā, Latvija jau bagāta valsts. Mēs runājām ar šveiciešu kolēģi, ja viņi saka, jums ir bobsleja trase un jūs gribat olimpiskās spēles, nesakiet, ka jums sūdīgi iet. Šitas ir baigi labs, būs ko Twitter šitiem teikt, ja mums ir bobsleja trase un dārgs sportveids šveicieši varētu atļauties. Jā. Tā kā, bet, labi. Starp citu ir viens variants, ja zviedri visu nopiķo. Kāpēc nē? Tas ir labs jautājums. Kāpēc nē? Es esmu par. Bet, ja mums ir jāiegulda naudas, tad es domāju, visi pateiks, ka to labāk ir izdarīt bērniem un jauniešiem. Bet es zinu, kā būs. Būs tā, ka, kad bērniem un jauniešiem nedos, tāpat, vai būs tā olimpiāda vai nebūs. Tur tā lieta, kad viņi uzreiz aizmirsīs. Tā nauda vai kaut kur izvelk, viņi iedod un tad viss. Katrā ziņā latvieši veiks pētījumu, es domāju, valsts mērogā, lai saprastu, vai vajadzēja vai nevajadzēja pa pusotru limonu. Karstā nagla. Hokejs, Latvijas hokejs ārzemēs. Ābols norauja jumtu, tā rakstīja mums... iemet izšķirošos 2 golus. Kā saka, Rodrigo ir formā. Prieks, kad visi iet uz priekšu un sekojam viņam līdzi. Vakar runājām, arī te bija jaunie hokejisti un šveicieši, kuri seko līdzi gan Čehijas līgai un arī Zviedrijas līgai. Un teica, jā, ka Šveicē aizvien latviešu hokejistiem ir kvalitātes zīme. Tā kā visu cieņu, ko dara Rodrigo, un ne tikai Latvijā, visur sako līdzi, bet tas, ka mūs jau var iemest, un tas, ka tādi džeki, kur iemet un netiek uz izlasi, un izlasi vienalga labā sastāvā, un tas priecē tikai. Šis ir stāsts, ka Valdi, ko vienmēr es teicu, ka, diemžēl, mēs visi esam citās valstīs, nevis Latvijā. Jā, un vēl viena lieta, kad Arturs Šilovs atkopjās, jau viņam ir tur 7. uzvara, un viņš jau, beidzot, tā kā zvaigžņu slimība aizgāja uz otru pusi, es pēdiņās saku zvaigžņu slimību. Valdi, varbūt ir jauna meitene. To mēs noskaidrosim. Tā kā karstā nagla būs pa mūsu hokejistiem, bet, kurš atkal uzspīdēs, mēs vienmēr viņu pieminēsim. Šie bija 2 cilvēki. Rimī tenisa dienas. Ja Ernests atvilcis uz šeien Bresņiku, savu treneri, kas arī ir ļoti populārs pasaulē treneris tenis. Viņi te mazos bērnus savākuši, atlasījuši kaut kādu daļu, dalīs stipendijas. Viņš tādu mazu ažiotāžu sataisīs. Ko tu teiksi? Tas ir tas, ko mēs runājām, man šķiet iepriekšējā epizodē pirms nedēļas, ka jebkurš šāds darbs, kas notiek, tas veicina to visu stāstu. Varbūt ar to mazo solīti ir jāsāk, lai tie jaunieši atnāktu, jo, ja nemaldos, tad arī viņš pats teica intervijās, ka visus tos gribētājus pat nevarēja notestēt. Tas nozīmē, ka arī tenisā latvieši grib būt pirmajā vietā, un tas, ka latviešiem pats zina, trenē meitu, un tas, ka ir šāda iespēja braukt uz, paspīdēt, kādam veiksies, kādam nē. Beidz, tas tāpat kā aktieru uzņemšanā. Uzņemsim 60 cilvēkus, kā tu var pārbaudīt talantu 5 minūtēs, tu nevari. Bet es ceru, ka Ernestam izdosies un Ernests to tenisu cels augstāk un augstāk. Vēl viena lieta, kas par Ernestu, ja? Ernests jau pēc Latvijas likumiem nevar trenēt. Ja nav licences. Jāiziet ir izkultūras institūts, jāiziet kursi. Ne, bet tas nonsens. Padomu Savienībā sporta meistars varēja trenēt bērns. Bet es tev pateikšu, kāda starpība, Andri. Atnākot sportists, viņš var iedot tam bērnam vairāk nekā tie fizkultūras skolotāji, kas ir saņēmuši C to certifikātu un iet un māca. Un tā sporta federācija padomu, ja, viņiem bija 3-4 gadi apakaļ strīdi, viņi saka, nē, jāiet. Redz, mums ir tāda viduvējības valsts, kurā, lai trenē viduvēji, bet tie labie, lai arī kārto eksāmenis, ja, apmēram tā. Ernest, piedod, tavs top 10 reitings pasaulē mums neko nenozīmē, vajag papīru. Teica tāds un tāds ierēdnis, ja? Atpierīt. Kā nagla pakaļā. Tev tagad ar to nav iedūrusies aizmugurē. Man ir Šveicis zvani šeit, neaiztiet.
pakaļ. Okay. Par Žalgiris. Žalgiris bija 3 spēles zaudējis Eiroligā, un ļoti sīvā cīņā 1 punktu uzvarēja, un Šmits arī 16 punktus iemet, tā kā prieks pa savējo, ja, kad beidzot ir, kā teikt, izvilcies. Tā kā, Latvijas fani brauc uz Kauņu, jumts tur iet nost, jā, vinnēja Minhenes Bayern, jā, tā kā, es domāju, sekosim līdzi, un kā teikt, vienīgais tāds spēcīgs Eirolīgas mums spēlētājs ir, vairāk mums tādu nav. Jā, tā kā, Nē, tas ir tas stāsts, ko mēs runājām pagājušo reizi, ka pirmā spēle Žalgiris paņēma ar savu budžetu, ir iespiedies starp lielajiem. Skaidrs, ka visu laiku uzvarēt nevarēs un būs kritumi, bet prieks, ka tad, kad ārā iet no kalniem, ja tā teikt no lejām, ka Šmits ir galgalī un aizvien uzticās, un Braļukas priecājās par to, ka latvieši viņu ekonomika caur ālu ceļu. Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeigties malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Tanku Nagla, Jānis Tima galvenā lomā. Viņam mēdī bija pateikuši, kad viņam, kad tur 3 vai 4 spēlētājs dzīs ārā sakarā kaut kādiem algu griezt pārkāpšanā, bet šis čals paņem tur salādē veselu čupa trīnīšiem, samet 20 pār punktus, saka, es esmu formā jau, jūs man gribat atlaist? Jānim, kā saka, ir tie spēlētāji, tu pats zini, uz kuriem vajag sabļaut, kurus vajag paiāt, kuriem vajag, mentāli palīdzēt. Jānim, acīm redzot, bija jāpakāsaka, Jānī, lūdzu, katram savs, bet es teikšu godīgi, lai kā mēs par Jānu tur smejamies un jokojam, bet tādā klubā, kurā viņš spēlē un parāda sevi visu cieņu. Turcijas viņš ir līderis, arī Turcijas līgas, tas jau nav nekāds kaut kāds kreisā komanda, tā kā Jānis savu meistarību nekur nav pazaudējis, es domāju, ka Čels grib uz Olimpiādu tikt. Kāpēc ne? Es esmu pār. Viņš ir laba līmeņa spēlētājs, ja viņš ir labā tonusā, es domāju, tur nekādas problēmas nevar. Rīgas jaunais klubs, Rīgas Zeļi ir tā kā noreklamējuši savu budžetu. Arī interesanti, tur ir ļoti daudz cilvēku, kas privāto naudu atnes, daudz ieceres, it kā no vienas puses tavs, kā saka, līdzīgi uzvārdu cilvēks Edgars Buļs paziņoja. Edgars Buļs, Edgars, ja tu skaties, mūsu noteikti skaties malats, no 500, pusmiljonu uz 600, tātad 600,000, tā teikt, inflācija un Rīgas sadals tīkls ir sadārdinājis pasākumu, ja? Jā, tā izskatās, bet prieks, kad Rīgā ir otra komanda. Jo Latvijas universitāte nekad nekonkurēs ar VF, bet, es domāju, daudzās pozīcijās Zeļi dzen uz priekšu arī VF. Es domāju, ka nākotnē arī... Tāp citu, Valdi, tev sveiciens. Tu biji vienreiz izteicies, ka Andris Biedriņš pazuds vai ko. No Andra Biedriņa tev sveiciens. Andris Biedriņš regulāri iet apmeklēt Zeļu spēles. Tā kā viņš teica, pasveicini ģenerāli, pasaka, lai viņš nemūld. Es esmu blakus basketbola laukumam. Tā beidzot. Es jau arī toreiz atceries, kad bija tā, ka viņš bija pazudis. Mums tak bija atsevišķi Nagla, ka viņš ir izlīdis no algas. Viņš izlīd. Viss kārtībā, un Andžuks ir atkal vakaļ, un tāpēc arī Biedriņam sveiciens, abiem brāļiem. Es esmu par to, ko tu teici. Galvenais, lai tiem Zeļiem būtu jauda līdz sezonas garumā un beigām, un varbūt mazliet pakaitināt VF. Kāpēc ne? Tā, kad tu Andri satika, tu neuzprasīji, kāpēc viņš nevar kādu spēli aiziet uzspēlēt? Es tev nākamreiz atbildēšu. Jo viņa draugs Kaspars Bērziņš ir pamets. Tā kā viņi jau kopā vienmēr ir spēlējuši. Tā kā, labi. Nekas, dzīvē mēdz būt pārsteigumi. Vaimanu Nagla. Tu zini, kur mēs visvairāk esam vaimanājuši pa KP. Čals sasit celi un sākās ažiotāži. Kāds tas sasitums ir? Vai tur nav kaut kas vairāk? Vai viņš būs? Saprot? Un mūsu te masu mēdījis, kā lasu, neviens nezina, kāda tā trauma, kas tur, ko tur, saprot? Čals iznāk otrajā mačā un komanda atkal uzvar. Latvijas mēdījiem un Latvijas sabiedrībai saistībā ar KP un jebkuru mazu traumu, tu jau zini, kas notiek. Latvijas izlase zina, ka pasaules čempionātā nespēlē, bet es domāju, tur ir citi noteikumi un tur
Bet man ir prieks par Bostonu, tas, kā viņi spēlē un tie highlight. Un man liekas, šobrīd vienu no nesautīgākajām komandām šobrīd, un dod Dievs, lai KP labi veselīgi. Redz, kas ir Bostonā interesanti. Tur 2 čaļi, toreiz Browns ar KP nespēlē, bet viņi tāpat Filadelfiju nomauc. Viņiem ir tā, ka viņiem var 2 vienmēr atpūsties, jo trietā viņi tiks galā, jo tas sastāvs ir briesmīgs. Vienkārši pēc spēka. Labā nozīmē. Labā nozīmē. Viņi 5 tur laukumā, viņi īsti nevar sadalīt arī tās bumbas un tos punktus. Bet katrā gadījumā prieks un tas, ka KP ir atpakaļ un, kā teikt, Boston ir uz uzvaras taks. Līgā nagla. Tas jau pa tavu galvu, kā tu redzēji to video ierakstu, kā Bostonā dziedāja mūsu koris? Jā, es to redzēju. Es to redzēju, un man arī patika beidzot forši, ka Latvijas sociālajie tīkli izrādīja ļoti lielu, kā saka, cilvēku sajūsmu, un daži rakstīja, un man bija mazliet iespēja parunāt ar diasporas pārstāvjiem, kuri bija aizbraukuši uz to spēli un skatījās, un tā teikt, ar asarām acīs, un protams, ka amerikāņiem tajā laikā viss lielākā daļa iespējams pēc popkorna gāja, bet tas, kā organizācija katru gadu valsts, par godu Latvijas dzimšanas dienai, kārto šādas lietas, tas ir skaisti. Un visu cieņu man patīk. Piedod, man patīk, ka mazā Latvijā ar kori kaut kādiem amerikāņiem kartē būs jāpaskatās vieri iz Latviju. Jā, prieks arī vispār godīgi sakot, kas ir labāks kā kaut kāds liela augsta līmeņa sportists reklamē Latviju? Nevajag Valdi, mēs arī varētu uz 3-4 Rīga dim, kas to Rīgu dim dīnāja. Es saprotu, Andris skaidrā, tas ir labi, ja? Ja tu sāc dziedāt, tad man jāsāk domāt, ka kaut kas ir. Tā uztraukties. Tagad ejam pie mūsu mīļākās naglas, tautas nagla. Jā. Un jautājums bija ļoti interesants. Tātad, ko jūs ieteikt darīt Dāvija Bertāna aģentam, superaģentam? Ja situācija ar nespēlēšanu turpināsies, es tev teikšu tā, bija... Panesās tiešā vārdu nozīmē tur aizgāja ciet. Jā, es teikšu tā, es nekad nebiju domājis, kad cilvēki būs tik kā var pateikt, tik nežēlīgi un visā vārdu nozīmē. Sāksim ar mums 4 atbildes, būtu vispār vairākas atbildes, ar bildēm tā. Bet tur vēlreiz pateikšu, lai cilvēki noteikti paskatās tavā kontā, jo tur ir gan no gudrām atbildēm līdz tādām ļoti skarbām, bet tas foršākais ir tas, ka nav jau mums vienalga, kas notiek ar Dāvi, par to ir tas stāsts. Jā, mēs esam, tāpēc es arī uzdodu visādus jautājumus, tāpēc kas tur īsti notiek, lai kaut kā dažoties saceļ. Mūsu vecais draugs Resnais saka tā, paust bažas un izteikt asu nosodījumu. Viņš tāds zolīts bija, ja? Jā, šoreiz. Šoreiz, jā. Kristens Rubens saka tā, pie pīrāga ir dalītas izvēles, bet te izskatās pēc vienas varenas barankas. Jā, diemžēl, skarbi. Skarbi. Mums tāds Kobe parādījies, Jančeks, braukt uz Rīgas zeļiem spēlēt. Es domāju, Edgars Buļs būtu priecīgs. Jā, es domāju, vienkārši noraut jumtu te visi. Tā, Jānis Zirns arī pie mums, man liekas, ir bijis. Zīmējies, jā. Tikai un vienīgi zvans Popovičam, ka Dāvs ir gatavs atgriezties savās sākotnēs un īstajās mājās, un Vembejanam palīdzēs ar 3 punktu metienu. Citu variantu nav. Tālāk, ļoti interesants ir. Jābeidz čakarēties un jāzvana Sijā Arvik, un tur tāda bildi ir, jā. Tie džeki, jā, kas... Jā, tas darbības. Katrā ziņā mēs varam smieties. Es došu tam džekam, kurš par to, ko zeļiem jābrauc. Jā, vēl ir Kristaps Holstroms, saka tā, teikt Dāvim, ka biedriņš tā kļuva par miljonāru. Starp citu, jā. Tā ir labākais veids, kā pelnīt naudu. Nē, Andris jau sākumā spēlē, miljons jau tāpat neiet. Un pēdējais, Mārtiņš, saka tā, iekurināt kārtīgi Rūjienas pirti un pavadīt vienu nakti ar OKC īpašnieku un treneri. Tas pēc padomu stila, jā? Tas, jā, tā teikt, sarunas zem 4 acīm. Es dodu par tiem zeļiem, jo ir tāds humors un ar attieksmi pret mūsu pašu klubu ar tādu pozitīvismu, bet
jāsaka, es domāju, ka Dāvs pats arī saprot, kāda ir situācija šobrīd, un galvenais ir nezaudēt tā teikt garu. Nu, ko es atkal, man patīk tas par Kristaps Holstrons, es došu, par teikt Dāvim, ka Biedriņš tā kļuva par miljonāru. Tas tāds smieklīgs. Mēs tās bumbiņas iemetīsim nākamreiz, mīļā skatītāji, jūs tās redzēsiet. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos. O, cik skaisti, bet vai varētu būt drūzdiņā ātrāk? Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Nepareizā nagla. Tas arī tev būs ko izteikties. Dremons Grīns, kas ir Golden State Warriors spēlētājs, sarīkojas šovu 5. minūtē. Jā, tur es izstāstīšu, viņi noraidīja un iedeva 5 spēļu diskvalifikāciju, bet sākums bija sekojošs. Klejs Tomsons tur saķērās ar kaut kādu spēlētāju, un tad skrēja no otra gala Dremons, un kā wrestlingā paņēma un Gobēra nabadziņu, tas tais bildēs izskatījās, ka tūliņ nomirs. Ja? Viņam par to iedeva 5 spēles. Un sākās memi, tie saucamie, ja visādi parādījās, kurā Dremons ir wrestlingā. Jā, izskatījās labi. Ko tu teiksi? Dremons neļauj gulēt, ja? Es noskatījos visus tos highlights un visus tos komentārus, bet tur jau pareizi teica, tas viss jau sākās druskuņi iepriekš, jo Klejs Tomsons arī tie komentētāji NBA teica, ka I can't believe, ka netic, ka Klejs Tomsons uz kaut ko tādu parakstīties, jo viņš tāds nosvērts cilvēks, un acīm redzot, tas jau vilkās ilgāk, un jau varbūt pat iepriekšējās spēles vai kaut kas pirms spēles, bet Grīns ir, man šeit viņam tāds saka, ka viņš grib būt Denis Rodmans, tikai viņš nevar būt Denis Rodmans. Denis Rodmans kaut kā nekāvās, viņš provocēja vairāk. Viņš bija gudrs. Cita pa kūli, es atceros, visādi viņam bija gājieni riebīgi. Ja? Atceries, varbūt, ja mēs ņemam visu viņa gājienus, kaut kas viņam bišķiņ nav ar galvu. Tā teikt, lai atpūšās. Lai padomā pa dzīvi. Apreibusi nagli, jā? Tā ir par mani, jā? Nē, tu vēl neesi apreibus, bet apreibuši ir UEFA. Viņi domā, vismaz tas insights nāca no kaut kāda Saudarābijas žurnālista, kurš bija paziņojis, ka bija insights no Saudarābijas kaut kādas federācijas, to, ka UEFA grib uzaicināt Saudarābijas klubu spēlēt Čempionu līgā, un tas varētu būt Ronaldo un tā. Protams, tur jau tas sāk. Nē, saprot, es domāju, ka viena tāda ideja jau, Eiropā būs ārprāts, braukt uz kaut kādu Saudarābiju un spēlēt, tas nav normāli. Ja? Bet Valdi, tur ir liela nauda. Un mēs nekad nezinām, kad ir liela nauda un kad ir ļoti liela nauda. Tāpēc te tikai jāsako līdzi. Kas futbolam nav naudas? Es tev saku, te ir ļoti liela nauda, te nopirks jebko. Jā, bet princips te pazaudē. Klausies, ja paņem Saudarābiju, tad jāņem ir Ronaldo, tad jāņem ir Milāns Inters, Miami. Messi jāņem. Tā es redzu. Es uzskatu, ka ja tāda ideja vispār tiek apspriest, viņi nav tā labākā. Piekrīti? Nē, es arī esmu par to, bet redziet, tas, ko viņi te ārā teica, ka pēc 5 gadiem mums būs konkurencespējīga līga, lai viņam laba veselība. Krūsas nagla. Tavs mīļākais sporta veids Formulā 1 notika Lasvegasā. Pats interesantākais gadījums. Brauca Sainz formula un norāva kanalizācijas vāku. Ja kāds domā, ka Rīga nav gatava, tad Lasvegas arī nav gatava. Jā, bet tu iedomājies un sabojāji to formulu un visu, bet tu vari iedomāties, ka viņiem arī ir kanalizācijas vāki. Kur tad viņi dirž? Kā domā, kur viņi dirž? Uz ielas tāpat ir vāka arī. Protams, Valdi, visur ir kanalizācijas vāki. Bet, Andri, atceries, labākais vēl, kas bija, kā viņi taisīja. Tu zini, kā viņi sataisīja? Piemēram, ko? Ar skoču. Nē, viņi aizbetonēja ciet, lai tur nebūtu problēmas. Tie domājas, betons žūs tur kaut kāds 12 stundas vai žēv, un tad viņi pārtrauc pārlikt tur vispār tāds gadījums. Bet šovs Formulā 1 bija vienkārši. Veci, es tev varu pateikt vienu. Tu iedomājies, tu skaties tagad Formula 1 abavošanu no tālienes.
Tur stāv tāds taisnas stūrveidīgs kluts, uz kā stāv visi tie sportisti. Un, un tur vienrocīgais bandīts tur grozās. Es tev pateikšu tā, amerikāņi māka. Viņi māka uztaisīt, ne no kā uztaisīt šovu. Tur jau tā lieta. Tā kā... Tā ir forši vecās sportēts, kurš man jau maz interesē. Man gaisa vēl ir pilnīgi miglā. Andri, tev neinteresē, bet tā jau ir 1100. sacīkst. Lasvegas 1100. Kāda vēsture? Tu saki, man neinteresē. Pasties, katru gadu viņi klausies, es tev aizbraukšu, tu man naglu paturēsi. Mīkstā nagla. Tātad ir transgender meitenes, ir drausmīgi sašutusi par to, ka viņam, viņas nevis sašutus, bet viņas grib pierādīt, ka transgender uz biļardu neatstāja nekādas teiksim, nav nekāda priekšrocība transgenderiem uz biļardu. Tu, Andri, varbūt savā prātā labāk izdomā. Es kā tāds liels biļardu cienītājs teikšu tā, ka bumbiņām uz galda, ieskaitot arī melnoju pie vienas vietas, kas pa viņām sit. Bet tur tak spēks lielāks transgenderiem. Viņa iesatīs ātrums būs lielāks. Seksi kā biatlons, ja pirmo netrāpa ātrumam nav nozīmes. Andri, tev patīk kabats biljards? Ļoti. Šobrīd ar to nodarbojos. Vēsturiskā nagla. Tu bija iespējas apskatīties to vēsturisko naglu? Kas mums bija vēsturiskā naglā? Tur bija uzsaini vīrieši daudz. Jā, tur bija Helmuts Balders. Tur bija vecais Rīgas Dinamo. Balderi ieskaitot, jā. Helmuts Balders, tur bija Mihēls Šostaks, tur bija Mihēls Vasiljonoks, kas nesen aizgāja arī no mums. Bet kas bija interesanti, kur viņi bija? Un tā bija tā bilde. Skatījās DF spēli, jā? Pareizi! Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir tāda marga, un viņa no Daugavas Sportnam bija. Jā, es atceros to. Tā kā vai radiotehniķi, Viņi jau var uz volejbolu varēja iet, jo radiotehniķis jau gāja pa pirmām vietām. Zinu, tagad saprotam, no kurienes uzsauga. Man arī uzsi novembrī par godu, tā teikt, vīriešu mēnesis. Kāpēc tu nesā uzsi, Andri? Tāpēc, ka novembris ir vīriešu mēnesis. Tā kā labi, apsveiksim mūsu, ka hokejisti arī gāja kādreiz uz Daugavas Sportnam. Tas ir vēsturiskā nagla, Andri. Tu tagad zini, jā? Seksīgā nagla. Soņa Stolari, jā, Ungārijas volejbolisti. Tās bildes tu tev atsūtīsim pa pastu. Pastu varēs vakarā pirms gulētiešanas, kad tu ies apskatīties. Kad es beigšu spēlēt biljārdu kabatās, jā? Jā, kad tu beigsi kabatas biljārdu spēlēt, tad tu varēs. Meitene, kas ļoti interesanti. Viņa ir viena no labākajām Ungārijas volejbolistēm, bet viņa iestājās, piemēram, Parku University. Iet studēt meitenes, saprot? Es gribēju kā piemēru, ne tikai viņas ir skaistas, bet viņas arī grib būt gudras, jā, un arī labi spēlēt. Tā kā viss šīs trīs kopā spēlē, kā Andri. Gudra un skaista sieviete, tas ir bīstamākais ierocis, kas var būt. Tev vienkārši tādas nav bijušas. Vismaz sapņos. Jā, pie tā arī paliks. Frančs, tu esi. 10 štukas, zelta nagla, pa 10 štukām. Andrij, pasaka pa 10 štukām. Es necerēju, bet es arī šeit stāvot, lai skatītājs saprot, ka mēs mierīgi varējām izlaist arī šīs naglas ierakstu. Es nevaru būt uz vietas, bet es arī Šveicē pienācu klāt Džeks un teica, es skatos naglas. Man ir pienākuši uz ielas klāt, un tas, ka mums ir šie sekotāji, un tagad jau arī 10,000 abonamenti, mēs jau ar valdi varam arī pasēdēt kafejnīcā un papļukstēt, bet šie ieraksti un tas jau patiesībā ir jums skatītāji. Un jūs mums esat, un mēs jūs novērtējam, un mēs jūs mīlam, un varbūt esam dažreiz skarbi, un valsts ir mazliet kaut tāds nesaprotams, ja tāds viņš arī ir. Es vienmēr esmu tāds ar jēgu un saturu, bet es teikšu, beigšu savu monologu to paldies, ka jūs esat, un jūsu dēļ mēs to visu daram. Andri, es tev gaidu mājās. Mēs parunāsimies par to jēgu, ja? Beidz vīpsnāt un gatavojies. Brauc mājās. Man arī. Ko skatītāji, liels paldies, ka skatāmies. Mēs ņemam jaunu
jaunu mērķi. 15,000, Andri. 15,000 mēs to gaidām, un tam noteikti jābūt. Un vēlreiz svinam valsts svētkus, lepojamies par to, ka esam latvieši, ka mums ir brīvība. Valdi, labi, kas esmu tik tālu, vēlos to pateikt, sirsnīgi skauju. Un nākošu nedēļu kopā jau ar Evitu, visi kopā. Kofī par mani galvenajiem. Čau! Labi, sveicināt. Andri, uzvedies kārtīgi. Jā. Savarbībā ar William Hill. Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeigties malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV.